Mēs izmantojam rīkus katru dienu, vai nu lai salabotu lietas, izgatavotu priekšmetus vai dažādiem citiem nolūkiem. Bet jautājums ir tāds, ka tērauds, ko izmanto šajās ierīcēs, ir nedaudz atšķirīgs no tērauda, ko mēs parasti izmantojam ikdienas materiālos. Šodien mēs runāsim par instrumentu tēraudu un par to, kas padara šo tēraudu tik īpašu. Šodien mēs runāsim par materiālu, kas ir sastopams gandrīz visos instrumentos, kurus jūs izmantojat savā ikdienā. Bet daudzi cilvēki īsti nezina, kas tas ir vai kāpēc tas ir tik īpašs. Mēs runājam par instrumentu tēraudu, jeb tool steel. Tas materiāls, kas spēj griezt, veidot un apstrādāt gandrīz jebkuru citu materiālu, ātri nenolietojoties. Ja jūs kādreiz esat aizdomājies, kāpēc urbim izdodas izurbt metāla serdi simtiem reižu nesabojājoties, vai arī kā šķērs spēj griezt papīru gadiem ilgi, nezaudējot asumu? Atbilde slēpjas precīzā izpratnē par to, kas padara šo materiālu tik izcilu. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kas tieši ir instrumenta tērauds un ar ko tas atšķirās no parastā tērauda. Šis tērauda veids ir īpašs, kas izstrādāts tieši tā, lai no tā varētu izgatavot instrumentu, veidnes un matricas, kas prasa ārkārtēju cietību, nodilumizturību un precizitāti. Bet kāda ir galvenā atšķirība starp parasto tēraudu un šo īpašo materiālu? Atbilde slēpjas tā ķīmiskajā sastāvā. Kamēr parastiem tēraudam var būt tikai 0,2 līdz 0,3% oglekļa, instrumentu tēraudam ir no 0,5 līdz 1,5%, kas ir ievērojami lielāks daudzums. Turklāt tam rūpīgi pievieno leģējošos elementus, piemēram, hromu, vanādiju, molibdēnu, volframu un mangānu, kas piešķir izcils mehāniskās īpašības. Šī augstā oglekļa satura un leģējošo elementu kombinācija ir tas, kas padara šo materiālu tik atšķirīgu. Tagad, kad saprotam, kas ir šis materiāls, apskatīsim, kas to padara tik īpašu. Pirmā īpašība, kas izceļ šo tēraudu, ir tā ārkārtējā cietība. Cietība ir materiāls spēja izturēt nodilumu, abraziju un griezumus, un tieši to arī vajag instrumentam. Kad jūs izmantojat urbi, lai urbtu metālu, urbja uzgalis piedzīvo milzīgu bērzi pret materiālu, kuru urbjat. Ja urbis būtu izgatavots no parasta tērauda, tas ātri nodiltu un zaudētu savu griešanas spēju. Taču ar instrumentu tērauda cietība ir tik augsta, ka urbis spēj saglabāt savu formu un asumu daudz ilgāku laiku. Taču tikai cietība vien nav pietiekama, lai materiālu padarītu ideāli instrumentiem. Ja tērauds būtu tikai ciets, tas būtu trausls un viegli lūstu, ja uz to iedarbotos trieciens vai pēkšņu slodze. Te arī parādās otrā šī materiāla īpašā īpašība – sīkstums. Sīkstums ir materiāla spēja izturēt triecienus un pretoties plaisāšanai, un tieši tāpēc instruments nelūst, kad to lieto agresīvi. Iedomājieties knaibles, kas ir ārkārtīgi cietas, bet ļoti trauslas. Ja jūs pielitu lielu spēku, lai ar tām kaut ko satvērtu vai saspiediet, tās varētu uzreiz salūst. Tagad ar instrumentu tēraudu jūs varat apvienot cietību ar sīkstumu, radot materiālu, kas ir ciets, bet arī pietiekami elastīgs, lai viegli nelūstu. Šī smalkā līdzsvara saglabāšana starp cietību un sīkstumu ir viena no lietām, kas padara šo tēraudu tik īpašu un tik piemērotu instrumentiem. Trešā īpašā šī materiāla īpašība ir tā nodilumizturība. Nodiluma izturība ir materiāls spējas saglabāt savas īpašības pat tad, ja tas pastāvīgi tiek berzēts pret citu materiālu. Kad jūs izmantojat griešanas instrumentu, piemēram, frēzi vai urbi, tā pastāvīgi saskarās ar apstrādājumu materiālu, un šī saskara izraisa nodilumu. Instrumenta tēraudam ir tik augsta nodiluma izturība, ka tas spēj saglabāt savas mehāniskās īpašības pat pēc vairākām stundām nepārtrauktas lietošanas. Un tas nozīmē, ka instrumenta, kas izgatavots no šī materiāla, kalpošanas laiks ir daudz ilgāks nekā instrumentam, kas izgatavots no parasta tērauda. Bet kā tieši šis materiāls spēj nodrošināt tik augstu nodiluma izturību?
Atbilde slēpjas tā mikrostruktūrā, kas satur chroma un vanādija bagātus sakausējuma karbīdus, kas nodrošina izcilu izturību pret slīdošu kontaktu ar citiem metāliem un abrazīviem materiāliem. Vēl viena īpašība, kas padara šo tēraudu tik īpašu, ir tā spēja saglabāt savas īpašības augstās temperatūrās. Tā spēja saglabāt īpašības, apstrādājot materiālu ar ātrgaitas griešanas instrumentu. Berze starp instrumentu un materiālu rada intensīvu siltumu. Šis karstums var sasniegt vairākus 100 grādu pēc Celsija, un parastam tēraudam tas izraisītu būtisku cietības zudumu. Taču instrumentu tērauds spēj saglabāt savas mehāniskās izturības īpašības pat augstās temperatūrās. Tas ir īpaši svarīgi tādās pielietojuma jomās kā plastmasas iesmidzināšanas veidnes, kur veidne pastāvīgi saskarās ar karstu plastmasu. Ja veidne būtu izgatavota no parasta tērauda, tā zaudētu savu cietību un laika gaitā sāktu deformēties. Bet ar instrumentu tēraudu veidne spēj saglabāt savu formu un īpašības pat pēc daudzu gadu lietošanas augstās temperatūrās. Bet vai šim instrumentu tēraudam ir dažādi veidi un klasifikācijas? Jā, pastāv dažādi instrumentu tērauda veidi. Katrs no tiem ir paredzēts konkrētam pielietojumam, un katram ir atšķirīgs līdzsvars starp cietību, sīkstumu un karstumisturību. Augstā darba tēraudi, piemēram, D2, OG1 un A2, ir paredzēti instrumentiem, kas darbojas istabas temperatūrā un kam nepieciešama maksimāla cietība un nodilumisturība, piemēram, D2. Ir viens no populārākajiem materiāliem augstās griešanas matricām un mehāniskajai apstrādei, jo tas nodrošina izcilu nodilumisturību, kamēr O1 nodrošina labāku sīkstumu ar nedaudz mazāku cietību, padarot to ideāli lietojumiem, kur triecieni ir biežāki, karstā darba tērauda, piemēram, H13. Ir paredzēti instrumentiem, kas darbojas augstās temperatūrās un kam nepieciešama cietības un karstumisturības kombinācija. Savukārt ātrgriezē tēraudi, piemēram, M2 un M42, kas pazīstami kā ātrgriezē tēraudi jeb HSS, ir paredzēti griešanas instrumentiem, kas darbojas lielā ātrumā un augstās temperatūrās, piemēram, urbjiem un mehāniskās apstrādes frēzēm. Lai saprastu, kur vislabāk izmantot konkrētu tērauda veidu, ir svarīgi izprast instrumenta darba apstākļus un izvēlēties materiālu, kuram ir pareizs līdzsvars starp cietību, sīkstumu un karstumisturību konkrētajam pielietojumam. Instrumenta precizitāte ir vēl viena īpašība, kas padara šo materiālu tik īpašu. Kad jūs izgatavojat instrumentu, jums ir nepieciešams, lai tam būtu precīzi izmēri un ļoti specifiskas pielaides. Ja urbim ir nedaudz atšķirīgs diametrs nekā norādīts, tas neizurbi caurumu pareizajā izmērā. Instrumenta tērauds spēj saglabāt šīs izmēra pielaides ar ārkārtēju precizitāti, jo tas nedeformējās būtiski ražošanas un lietošanas procesā. Turklāt, tas spēj saglabāt daudz asāku griešanas malu nekā parastais tērauds, kas ļauj instrumentam veikt precīzākus griezumus un nodrošināt labāku virsmas apdari. Vai esi kādreiz aizdomājies, kā urbis spēj izurbt caurumu ar dažu milimetru tūkstošdaļu pielaidi? Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka instrumentu tērauds spēj saglabāt savu formu un griešanas malu ar ārkārtīgu precizitāti. Tāpēc nākamreiz, kad paņems rokā kādu instrumentu, zini, ka tajā izmantotais tērauds atšķiras no parastā tērauda, ko mēs pazīstam. Tas viss tiek darīts, lai nodrošinātu precīzu inženieriju, izturību un veiktspēju, kāda konkrētajam instrumentam ir nepieciešama. Tavs viedoklis mums ir svarīgs, tāpēc, ja tev patīk šis video, abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis, un atstāj patīk šim video. Un ja vēlies mums palīdzēt veidot šo un daudzus citus saturus šajā platformā, apsver iespēju kļūt par biedru. Un palīdz mums ar kafiju, ar siermaizītēm un esi pieminēts mūsu videoklipos. Un kā ir ar tevi? Vai tu jau zināji par visu šo sarežģītību, kas saistīta ar instrumentu tērauda īpašībām? Vai esi kādreiz aizdomājies, kā instrumentu, ko tu lieto, spēj būt tik izturīgi un noturīgi? Vai varbūt tu esi izmantojis kādu lētu instrumentu, kas nebija izgatavots atbilstoši pareizajām tērauda specifikācijām tā lietošanai? Pastāsti savu stāstu šeit komentāros.
Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Vēlies mums palīdzēt? Vienkārši nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!